kamēr Everiņš vēl līmē dzied visi mani, arī tie, kas vēl apausāt, Mārīts noliek nost to, ko viņš tur dara. Mūzika ir komunikācija. Komunicēt ar citiem ir svarīgi, runāt ir svarīgi, ir svarīgi dejot, tā arī ir komunikācija. Arī mūzika, arī spēlēt ir komunikācija. Tātad tas ir noteikti ļoti svarīgi. Balss ir vienīgais instruments, ko ir radījis Dievs. Tas ir arī ar tādu pašu attieksmi arī jākopj. Ir dziesmas, kas vienkārši jau asinīs un vajadzētu neaizmirst un atcerēties. Tie, kas nezin, tagad pēc mēģinājuma iegādājas pie Arņā notis, vai ne? Šo mēs skatē nedziedāsim, mēs vienkārši šodien pēc. Paldies! Nu, tā, es saprotu, varbūt nav tik daudz nedzied, kā dziedāja, teiksim, pirms 100 gadiem, ja? Kad dziedāja darbu pabeidzot vai pat darot darbu, ja? Vai kā pirms 50 gadiem, kad, teiksim, man senči dziedāja visās viesībās pie galda, ja? Un, protams, tur bija dziesmas dažādas, tas varbūt nav tas svarīgākais šodien, varbūt kaut kur statistiski dzied mazāk, bet es vienalga palieku pie tā viedokļa, ka latvietis ir dziedātāji putns. Bet gājienā mēs nesēdēsim. Kad dziesmu svētkos. Dziesmu svētu gājienā. Pie kur novadu mēs ejam? Es domāju, ka mēs ejam pie Ķekavas. Tu varēsi iet atkal 3 reizes gājienā. Tā, jums nodas vajag? Tas baigs samākslošanas. Tas ir ļoti improvizēts sastāvs. Zīlē es nokļuvu pirms gadiem, laikam kādiem 27. Toreiz deja bija absolūti sekundāra lieta, pat ne sekundāra. Nezinu, kura bija 11 tīņu gadi, padomju laiki, lai varētu kaut kur izrauties ārpusē, bija jābūt vai nu sportistam vai pašdarbniekam. Vienkārši tā sagadījās, kad kaut kā rāpījos pašdarbniekos un tālāk jau viss aizgāja pēc inerces. Tas ir tomēr tas kolektīvs, tie cilvēki un tās māju sajūtas, ka šeit ir mūsu mājas, šeit ir kultūras nams, mums ir vienmēr tā kā patiešām pirms katras mēs atnācām visi, vienam maizītes, vienam suliņa, vienam tur ūdentiņš, ja, un visi mēs tiekam apcakināti, apmīļoti, ja, un noteikti mēs tā kā mazliet lauku kolektīvs skaitamies, ja, un šeit patiešām tu jūties kā mājās. Rīgā tādas izjūtas tu nedabūs. Visi ātri mēģinājums beidz, čik, katrs pa mājām. Šeit vēl tu patiešām gribi aizkavēties, parunāties. Nu tā, tu jūties ļoti labi, un tas arī ir tas, kas arī tev uzdzen to feelingu dejot šeit. Jā, ka tā ir tā sabiedriskā dzīve, es domāju. Fiziski ir jākustās, lai riepa neaug, lai riepa no vidukļa dabūt uz pleciem, ja, ir daudz jākustās, un kāpēc nekustēties jautrā kompānijā ar visiem izklaides elementiem. Es domāju, tas ir diezgan svarīgs faktors, un tagad tu esi pēc stresainas darba dienas, tad tu vari izkustēties, un pie reizes tas ir vienkārši interesanti, forši, un kopā kaut kur aizbraukt. Ja. Prieks ir tas, ka, piemēram, es sēžu mikriņā un man apsēžos blakus vecs cilvēks, kuru es knapi pazīstu, viņš mani zina un saka, vai Reini, kā tu tajā tur koncertā tik forši nodziedāji un tad man tāds prieks tajā dienā ir uzreiz, un tad atceries to visu, un tad tā vajag forši paliek. Man ir maza meita, un es redzu, kas notiek ar viņu. Mēs neesam mācījuši, bet kas notiek, kad sāk skanēt mūzika. Viņa sāk dejot, viņa sāk kustēties, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet viņa pārveidojas. Un es ticu, ka tā ir cilvēka nepieciešamība, dziedāšana un dejošana. Tas ir manā skatījumā līdzvērtīgi ēšanai, miegam, varbūt vēl kaut kam. Bet zinātnieki pasaulē neirologi pateikuši, ja, kad jūtu pasauli var attīstīt ar skaņu,
krāsu un kustību. Ja? Un tās ir vesels smadzeņu puslodi, mēs attīstam ar viņu. Ja? Mums ir 800 skolas apmēram republikā, bet koru mums ir kaut kur tikai pie 100. Tā man ir jautājums, ko dara 700 skolās? Daltonīts, ja, viņš vienkārši neredz krāsas, jūs neko nevarat izdarīt. Lūk, muzikā, ja līdz 11 gadiem neiemāca noturēt pastāvīgi balsi, caur ritmu vispirms daudzbalsību, ja, ka katrs kaut ko tur dara savādāk un vienlaicīgā pulsa strādā, tad viss pēc 11 gadiem vairs nevar neko izdarīt. Jo man vienkārši viņš nedara. Mans redzējums ir tāds, ja, nevajag censties visus bērnus padarīt par kora dziedātājiem. Lai Dievs tā klāt, es minēju, 7%. Muzikalitāte attīsta jūtu pasauli. Ja, un jūtu pasauli ir vajadzīgi visiem. Arī tiem, kas vēl nedomā un vēl nesēž cietumā. Nežēlība, par ko mēs runājam, kur te viņi rodās? Bija viena kolēģi bija atnesusi, ka viņa bija izrakusi, kur brunči bija 100 gadus bija zemē, bija stāvējuši, un Anniņai pateicoties, mēs viņus arī attaudām. Šos arī kāds ierok zemē un pēc tam izrok pēc 100 gadiem. Agrāk nebija tā sauktā skatuviskā deja. Ja? Tagad ir skatuviskā deja. Ar jebkuru tautas stērpu skatuvisko deju neizdejosi. Ja? Un līdz ar to pieļauj šodiena. Zināms atkāps var būt no tā, kas, cits domā, ka dzelžaini pie tā jāpieturās. Pie tā nav dzelžaini jāpieturās. Svarīgākais ir atrast tās tradīcijas, kuras ir dzīvotspējīgas arī mūsdienās, un noteikti to var atrast. Tas, ko noteikti mūsu ģimenē neviens nemēģina uztaisīt no tā teātri. Tātad, kas zina, tie zina, kas nezina, tiem es tātad atkārtoju. Mēs esam stipri, mūsu augums mūs tur un nes, un pats galvenais ir galva, kurā galu galā veidosies skaņa, un galva mums ietiecas debesīs. Un tādējādi mēs kā dziedošs cilvēks, vai kā koks treideļīgs, tātad savienojam zemi un debesis. Un savā ziņā tātad veicam šo enerģijas apmaiņu, augšu un apakšu. Vai tas ir tikai, teiksim, kora pasākums, koru, kur viņi, teiksim, pauž savu to tradīciju, jeb dziesmu svētki, tas ir kā, teiksim, tāds vispār nacionāls muzikāls fórums, kur piedalās visi no visas pasaules latvieši, visādi žanri, visādas formas un tā tālāk. Un, protams, ka tur bija tā, ka šie viedokļi bija nesamierināmi, katrs palika pie savu. Tas ir normāli, ja? Ja mūs laiž iekšā, tad mēs tur ejam. Ja koncerta nav, tad viss sēž mājās. Ir koncerts, viss iet uz koncertu. Tā. Pēc jāvis, ka šito skatīsies, kā mēs te daramies. Aplaidīgs no tā. Māja, darbs, mājas, darbs, ģimene, darbs. Cilvēks nāk pēc darba, viņš nāk sabiedrībā, viņš nāk kulturālos cilvēkos. Tā, uz projektiņu saskrien kā Rīgā vai dzeltens zils vai zaļš koris, ja? Bet te tam korim ir pavisam cita funkcija, ja? Audzinošā funkcija un cilvēka gaumas, estētiskās gaumas izkopšanai, morāls uzturēšanai. Tomēr tā lielā konkurence, var nosaukt viņu vienā vārdā, lielā konkurence ir nauda. Man šķiet, ka tā konkurence palielināsies vairāk un vairāk, sākot no tās pašas šovu kultūras un vispār no cilvēka tādas patērētāju uztveres, ka viņam vajag, lai viņam iedod samaksāt to biļeti un tad baudīt, jā, dodiet man. Bet te gan vajag cilpi, vai ne? Ķekava kopš seniem laikiem. Es dzīvoju jau vairāk kā 40 gadus Ķekavā, ja? Un Ķekavā mums vienmēr ir bijuši kori, vīru korim jau 40 gadu
Platper vadībā, ja? Grigals vadīja mozaīku, tagad Bēķiņš vada mozaīku, ja? Zīle mums ir, ja? Tas jau atkarīgs ir no tā, kas vada pagastu un kas vada kultūras dzīvi pagastā. Fantastiskas sajūtas, tev vajag piedalīties, lai to izjustu un tā. Tā arī ir, to nevar tā īsti raksturot. Jā, te ir tāds zemuļām. Viņš sēdēja kalniņā Asina puru loka no pelēka dzipari. Laikam jau tagad neko labot vairs nevar. Jums koreogrāfija gatava, man patīk. Paldies! $230 miljoni ir amerikāņi, ja, kas ir sabraukuši visu. Viņiem, ja ir miljons izcilnieku, viņiem pietiek. Pārējie var būt arī mazāk. Bet tagad 2 miljoni Latvijas iedzīvotāji, ja mēs to proporciju ievērosim, kā viņiem 0,1% vai 1% tikai būs gudri un pārējie nekas, tad mēs būsim vienkārši nekas. Mūne mūjums ir un pāri basiņi mūžam, ja mūžam. Kādreiz kādās publiskās diskusijās cilvēki tur sūkstās par to, cik mēs tur bijām vienoti neatkarības atgūšanā, un tagad vairs tā nav. Un tad man patika viens cilvēks kaut kādā intervijā teica, paldies Dievam, ka nav, jo tas tādā ekstremālā situācijā daudz vienojās, un protams, ka mums ekstremālas situācijas. Ne? Bet tad šajā gadījumā dziesmu svētki ir tādā pozitīvā efektā, kad mēs esam vienoti, visi forši, visi savējie, un vieni tur
tur nezinu, cik 20,000 dejotāji plus dziedātāji, ja, kopā viens milzīgi tautas masu, vienu nedēļu forši jūtās. Tā ir tā vieta, kur latvieši sajūt šo kopības sajūtu, nu, tas ir tāds mūsu spēka izpausme, ja? Un tad es arī varbūt gribētu novēlēt, lai dziesmu svētki vienmēr saglabātu to spēku un to enerģiju, ko viņa nes cilvēkiem. Lai tas nekļūst par kaut kādu izklaides šovu vai kaut kādu tādu pasākumu, kuru, protams, var izveidot ar lielu naudu, ar gaismas efektiem, pirotehniku, ūdens kritumiem un tā tālāk. Bet svarīgākais ir tas spēks. Tas ir svētki, tusiņš, balīti, visas meitenes. Tas ir pilnīgi viss kopā. Es nevaru tā īsti pateikt, tur ir viss. Var teikt, pat pārsit Jāņas īstenībā. Tas ir, kad pirmoreiz mūžā stāvot uz skatuves, tu noķer to sajūtu, kad no kāju pirkstgaliem līdz matu galiņiem tirpiņas skrien. Un 3 minūšu laikā. Un tā dziesma tiek atkārtot, un tās tirpiņas tiek atkārtot. Deja kā tāda, un es viena pati neesmu nekas. Mēs esam kopā visi tur. Un visi no rīta līdz vakaram. Tas ir tāds kā maratons un arī enerģijas lādiņš. Noteikti. Zini, tu vari, un tu esi tik spēcīgs, un ir tik daudz cilvēku, kuri arī ir kopā ar tevi, un tu neesi viens tajā visā. Un te jau nav runa tikai par to, ka tu dejo vai dziedi, ir vēl koklētāji, ir orķestri, ir ļoti daudz vēl citi, kas kaut ko dara, un tas viss tiek salikts tajā nedēļā, un tas viss liekas kā tāds, piepildījums. Jo tas ir tas lielākais gada notikums un lielākais, man liekas, 5 gadu notikums Latvijā. Es to dziesmu svētku estrādi vispār izjūtu kā tādu latviešu tautas svētnīcu. Es negribu teikt baznīcu, bet tādu svētnīcu. Tur cilvēki saplūst no visām malām, ļoti daudz arī no ārpus Latvijas, bet latvieši, un viņi nāk it kā attīrīties. Attīramies un kļūstam labāki, un mēs spējam nostāties blakus varbūt cilvēki, kas ikdienā nedraudzējas, nerunā vai ir atšķirīgu viedokļu pārstāvi, bet tur dzied visi vienā korī un tic tam, kam dzied, tam, ko dzied. Un nevelti tautas teicējs, pie kurām mēs braucam dziesmas vākt, visas kā viena apgalvo, ja es nebūtu dziedājusi, es jau sen būtu nomirusi. Bet dziedāšana ir tā, kas pagarina mūžu. Nedominē. Es jūtiet ansambli, ja visi vienā dinamiski. Latvijas nav ne sudrabā, ne zeltā. Latvija mās un smagi sēdz un nāc. Latvija kād es nezinu, ko tālāk. Latvija tev pieder pēdējais vārds. Latvijas nav ne sudrabā, ne zeltā. Latvija mās un smagi sēdz un nāc. Latvija kād es nezinu, ko tālāk. Latvija tev pieder pēdējais vārds. Asinis man caur uguni un nakti, spīdola vēl tavi cīņas vārdi dēļ. Nākotnes vārds ir republikai manai, nākotnes vārds, kas vieno cilvēcīs. Latvijas nav ne sudrabā, ne zeltā. Latvija elpa mana pasaulē. Latvija kād es nezinu, ko tālāk. Latvija es eju dzīvību sēt. Asinis man caur uguni un nakti, spīdola
Nākotnes vārds ir republikai manai, nākotnes vārds, kas vieno cilvēci. Latvijas nav ne sudrabā, ne zeltā, Latvija telpa mana pasaulē. Latvija kad es nezinu, ko tālāk. Latvija es eju dzīvi pusē. Jau gandrīz vēl labāk. Vēlreiz jau. Un! Vēl vienu pēdējo. Jā, no. Jau uzmanās baritoni.